Viena no pēdējām akupunktūras rudenīgajām sesijām. Šeit mēs pārbaudām vispirms akupunktus, kas varētu būt sāpīgi. Konkrēti mēs ejam un taustam meridiānu, šajā gadījumā urīnpūšļu meridiāni. Skatāmies, kuri akupunkti ir sāpīgi, un attiecīgi tie var liecināt par konkrētas muskuloskeletālās sistēmas problēmu vai pat orgānu problēmu. Pēc diagnostikas mēs izvēlamies konkrētus akupunktus stimulācijai. Šajā gadījumā mēs izvēlamies sausās adatas metodi. Tātad izvēlētos akupunktos mēs ievietojam specifiskas akupunktūras adatas un neko iekšā neinjicējam. Parasti akupunktūras sesijas laikā es izmantoju arī manuālās terapijas metodes, lai varētu sasniegt optimālu rezultātu. Pēc terapijas mēs vienmēr pārbaudam atkārtoti sāpīgos akupunktus, lai varētu secināt par terapijas efektivitāti. Šajā gadījumā mēs redzam, ka pēc 20 minūšu akupunktūras sesijas zirga sāpīgie akupunkti vairs nav jutīgi. Ja jūs vēlaties zināt vairāk par akupunktūru, rakstiet komentāros!